Čau, čau! Šodien atkal esmu darbiņos. Ir 14. aprīlis. Ļoti silta un saulaina pavasara diena. Tiešām ļoti silts. Šodien bites lido ļoti aktīvi pēc blīksnu, kārklu, ziedputekšņiem un nektāra. Bet es šodien gribētu vairāk jums parādīt par biškopju instrumentiem un bišu mājiņas, ir bišu stropa uzbūvi. Tātad, kas ir svarīgs manā darba ikdienā? Pirmkārt, tas ir drošība. Biškopju tērps ir aizsargcepuri, cimdi, kaltiņš, svarīgākais instruments darbā stropā, slotiņu noder vienmēr, gāzes baloniņš, lai aizdedzinātu dūmkannu. Dūmkannā tiek ievietoti sausi brauli, čiekuri un dažādi koka gabaliņi, un tātad, lai ar dūmiem nomierinātu saimi un būtu vieglāk viņu koriģēt un pie tās strādāt. Pavasarī man ļoti mīļš un svarīgs instruments šis te mazais akumulātoru puteksūcējiņš. Tātad visus ziemas gružus un netīrums no stropa ļoti viegli var dabūt ārā. Tātad urbmašīna noder vienmēr. Un šis arī mans šī pavasara jaunais ieguvums, mazais zaru akumulātoru zāģītis. Tātad, kur man viņš vajadzīgs? Šeit tātad visādi krūmi, zari, viss, kas traucē ļoti ātri un viegli ar tādu visu var notīrīt. Tālūk. Un tagad dosimies pie stropa. Šis strops ir tukšs. Viņā nekas nav, bites nav šobrīd iekšā. Es vienkārši parādīšu jums, kas tad stropā parasti ir. Šis ir Latvijas stāvstrops. Tādus es izmantoju savā dravā. Ir arī vēl dažādi citi stropu veidi, bet es izmantoju tieši šo Latvijā izgudroto 20. gadsimta sākuma pusē. Tieši Latvijai raksturīgo stropu, kurš tātad ir izjaucams. Tas ir ļoti ērti pārvadāšanai un tīrīšanai. Tātad atsevišķi redzam stropa grīdiņa, pats korpus, divas tātad apkāru, tās apkāres un jumtiņš. Un kas tad mums ir stropā iekšā? Spilvens. Konkrēti šis ir vilnas spilvens, bet var izmantot arī šādus te jaukus papāžu spilventiņus. Tikai tad papardis cītīgi vasarā ir jāsalasa, jāsakaltē un jāievieto spilvenā. Kas mums tālāk ir stropā? Tādu te sedziņu es izmantoju pa virsu. Dažreiz viņi noder. Tad ir pati kokvilnas, tātad šī te drāniņa, kas nosedz bišu ligzdu. Parasti te ligzdā ir 14 vai 15 kāres, kuras vasaras laikā visas ir pilnas. Ar bitītēm, ar medu, ar bišu mazulīšiem. Tātad ligzdai abās pusēs ir šādi te dēlīši, abās pusītēs, kas norobežo tātad bišu ligzdiņu. Ligzdā vienmēr ir medus. Medus, tātad šūnas ar medu. Bišu barība. Tātad pavasarī ligzdā tiek ievietotas tātad šīs te šūnu plāksnes jaunās, ja? Jauni skaisti tīri rāmīši ar šūnu plāksni, kurus bitītes izveido par šūniņām un sāk tur audzēt savus mazulīšus. Tātad šī jau ir tāda šūniņa, kas ir jau, bites jau viņu ir izvilkušas, tā kā jau uztaisījušas par šūniņu. Tātad šī jau ir tāda vēl izvilktāka, tāda jau tāda pavisam izvilkta šūna. Tad šūnas kļūst arvien tumšākas. Tātad šī jau ir tumša šūna. Šūnas kļūst tumšākas tad, kad tajās bites audzē mazulīšus. Ar katru mazulīšu paudzi tā šūna kļūst arvien tumšāka. Te es domāju, jau ir kādas 3-4 mazulīšu paudzes izaudzētas. Un tad, kad šūna kļūst jau pavisam tāda nesmuka, tumša, melna,
tad biškopis viņu ņem ārā un pārkausē, jo nu tāda vairs ne viņa izskatās glīti, un iespējams arī, kad viņā var vairoties kaut kādi kaitēkļi. Nu tā, un tā tad pa virsu šī te apakšiņa saucās bišu ligzda. Tas ir pats pamatiņš, kur dzīvo tātad saime, bet medu mēs iegūstam uz šīs te ligzdas virsū, uzliekot vēl tātad kasti ar medus šūnām, ar medus rāmīšiem. Un tur tad būs tas medutiņš, kas būs jūsu mīļajiem puncīšiem, gardais medutiņš, ko ēst. Nu tā, tas tā kā īsumā par to, kāds tad izskatās tas strops un mani darba instrumenti. Pie bitēm es došos droši vien tuvākajās dienās jau tā kārtīgāk ielūkosimies tad bišu ligzdā iekšā, cik tālu viņas ir tikušas šobrīd savā attīstībā. Steiga vēl nekāda nav, ir burtiski pirmās siltās dienas, un tā kā lai viņas mierīgi vairojas un darbojas. Esmu priecīga, jo viss izskatās labi, bites lido aktīvi un laiks arī ir brīnišķīgs. Paldies, ka klausījāties un lai jums brīnišķīga šī diena!